Labrīt! Šodien ziņās. Lidojošais šķīvīts nolaidās uz Zemes, un tur izgāja visi citplanētieši ārā. Viņi iegāja iekšā vienā svešā mājā, un tad viņi paņēma visiem naudas no kabatām, gāja ārā un meklēja jaunu lidojošo šķīvīti. Tad viņi kāpa atpakaļ iekšā un brauca uz citu planētu. Un tad viņi izkāpa ārā tur un visu naudu izlika pie viņiem. Un tad viņi lidoja atpakaļ uz citām mājām. Un viņi vienmēr visiem dabūja naudas, jo viņi ir neredzamīgie, un viņus neviens neredz, tikai naudu redz viņi. Es jums pastāstīšu, cienījamie klausītāji, par savu pieredzi ar citplanētiešiem. Es vispār tajā lietā nebiju galīgi ticējis, parasti domāju, ka tās ir muļķības un tam līdzīgi, bet pirms 2 dienām braucām uz laukiem pa sniegainu ceļu. Tur bija baigi daudz sniega. Un es vienkārši gandrīz iebuksējos ar mašīnu un domāju, tas jau katru ziemu tā gadās normāla lieta. Bet tomēr iebuksēdamies ar lāpstu sāku rakties, skatos, apkārt baigi apaļais tāds zeltains sniegs. Un tad oranžs sniegs, tad zaļš sniegs, tā kā luksafors. Un skatos no gaisa kaut kas vilcīgs troksnis nāk, tā kā sniega mākonis. Bet īstenībā tas tiešām bija šķīvīts. Es pirmo reizi to redzēju, pat nemāku aprakstīt. Gan īsti tā kā filmās rāda, bet tomēr savādāk. Un nolaižās zemē, un kaut kur meža cūki skrēja garām, nesaprotu, no kurienes viņi gadījās. Bet, baigais piedzīvojums, pēc tam, protams, man tur atnāca, atbrauca kaut kādu citu iestāžu pārstāvi. Bija jāparakstās, ka pārējo informāciju es nestāstīšu, bet to es drīkstēju izstāstīt, jo man teica, ka tāpat neviens neticēs, tātad šito es jums drīkstu pastāstīt, ja? Un arī grāmatu par šo gadījumu es jau esmu izdomājis sarakstīt, kur viss būs aprakstīts smalki par šo gadījumu. Un to jūs varēsiet nopirkt, kurā grāmatnīcā un lasīt. Paldies!